Sveiciens visiem šajā otrdienas vakarā 24. februārī no Mogo ledus halles, kur kā jau mums minēja tikko mans pārinieks Raimonds, turpinās izslēgšanas spēles Olibete NCS hokeja līgas E6 divīzijā starp hokeja komandu Ledusveči un hokeja komandu Patrioti. Pirmo spēli attiecīgi uzvarēja komanda Ledusveči ar rezultātu 1-0. Nu, Patriotiem šodien vairs nav kur atkāpties. Jā, tieši tā, bet drīzumā mums būs Latvijas valsts cīņa, kā jau ierasts Patriotu spēlē. Tā jau mēs sagriezīsimies pēc maz pauzītes. Jā. Latvijas valsts cīņa ir izskanējusi. Kā jau pirms tam mans kolēģis Mārtiņš Jansons minēja, Ledusveči pirmajā cīņā uzvarēja 1-0. Vidingos vārds goja Emīls Edgars Beziņš, viņš arī šovakar būs laukumā. Un ļoti ātri pa izmaiņām. Vienīgā izmaiņa Patriotiem vārtos stāsies Gustavs Švinka. Jā, kas mums tur bija vārtos jau tagad? Iepriekšējā spēlē bija Edžus Jēgers, attiecīgi, godam nostāvēja šo spēli 30 metienu pa viņu vārtiem, 29 atvairīti, 96,67%, ļoti respektabli, bet, laikam, ja jau šo spēli zaudē daudzās komandās, cik es zinu, entuziastos ir šīs te zaudē vienu spēli, iet nākamais vārtos. Tieši tā, un Ledusveči vienīgā izmaiņa. Aizsardzībā Aleksa Pretkels būs Emīla Ģenģergaļa vietā. Interesanti, kāds ir iemesls šādai izmaiņai, bet vārtos būs Ingvērs Sprints, kā arī iepriekšējā spēlē. Ļoti, protams, ka neizdās iepriekšējā spēlē viņu pārspēt. Nu, redzēsim, jā. Patriotiem vairāk atkāpties nav kur. Jā, ja šovakar zaudē, tad sezona, diemžēl, jau būs noslēgusies. Jā, kā jau varbūt iepriekšējā spēlē, visticamākais tu biji minējis, bet abas divas komandas tabulā ir ļoti tuvas regulārās sezonas. Attiecīgi, nedaudz augstāk ir Ledusveči 8. vietā, tabulā viņi bija Patrioti, bija 9. vietā, bet punktu skaits vienāds, 28. Vienīgais iemesls, kāpēc Ledusveči attiecīgi bija pakāpušies augstāk tabulā, ir tāpēc, ka savstarpējo spēli regulārajā sezonā Ledusveči uzvarēja rezultātu 4-2. Jā, pagaidām 0-2 bilants sezonā, ja ņemam kopējo. Pirmā māņa laukumā, un kas mums tur vienmēr jau ir tas Patriks Švinks, kā jau bez viņu. Un Ivo Reidis ir, viss Ārčīs Folkmans ar laukumā. Jā, mūsu kolēģis komentēšanā, un spēle ir sākusies. Uzvarētie Patrioti, uz Švink dots uz priekšu iet uzbrukums zonā, ļoti aktīvi, laukumu labo malu. Mēģina asot Tomu Vītolu, viņš ļoti labi tur nūju, jā. Labi pietur, jā, tieši tā, no vienas puses uz otru, tagad centīsies atrast kādu iespēju. Tur jau 3 spēlētāji ielankumā Ledusveči un raida arī pa dziļāk zonā. Jā, ļoti labi nospēlēt arī pat Toms Vītols. Tagad piespēlē jau viņš Horstam. Jā, Horsts bija ļoti bīstams. Pirmajā spēlē bija viens no sarežģītākiem spēlētājiem Patriotu komandā, kas bija jāatbruņo. Tagad jau cīņa aiz Patriotu sargātajiem vārtiem. Švinka pārspēr uz pasits ripus priekšu Folkmanī. Folkmans uzņem ātrums, ķērso viduslīniju, iemet ripus zonā un steidz jau pats pakaļ. Daļēji nomaiņa Patriotiem. Jā, ļoti aktīva spēle iesākusies, un tagad arī Gustovs Staļuns. Un uzmanības Staļuns. Bīstam šādu kļūdu nevar pieļaut. Jā, play-offos arī pirmajā mačā jau bija vairākas muļķīgas kļūdas aizsardzībā Patriotiem. Tehniskie brāķīši, jā. Jā, tā kā play-offos jokot nedrīkst, bet arī tagad jau ir Ledusveči aizsardzības zonā. Notur zonā. Rāsne, jā. Metiens. Un Ingvars Sprints iesaistīties pirmo reizi šajā spēlē. Jā, tā kā pagaidām jau laba sērija ir mums, kas ir Sprincim, jā. Un pārmetiens, un ļoti izskatījās sāpīgi krīt. Jā. 17. numurs mums Rāzna. Rāzna, jā, jaunā, tas ir vecākais Rāzna. Abi dēli laukumā, abi dēls un dēls. Viss cieļ 52 gadu vecumā, vēl šitā te skriet vēl pa laukumu. Es arī tā vēlētos savos 50. Jā, visu cieņu, un ka bez traumām joprojām turpina spēlēt, bet uzvar tagad iet Ledusveči. Lava Lošins spēlē aizsardzībā. Staļuns cīņā pret biedri. Izcīņa Rips Staļuns.
Labi iespēja, būs papildus piespēle, noguļās tomēr redz. Un metiens. Bobets, ai, nesanāca, jā, bet no tā Vološinām izsprūk krīpā. Jā, nenotur zonā tomēr. Jā, tā piespēles priekš, nu tā precīzāk Neprecīzi, vienkārši, jā. lai pozicionāli labi tagad nostāvētu aizsardzībā. Tie turpina uzbrukumu Ledusveči, tagad jau cenšīsies jaunu uzsākt, bet tomēr pirmais pie ripas Vološins, bet tagad atgūst ripu Ledusveči. Jā, ļoti aktīvi cīpā arī tagad dots pretuzbrukumā jau Menzens. Labi, iet zonā, sauc Markams nav metiens, Sprincis. Sprints atcit, jā, atcitēt cimdu. Nu, tur ir Patriotu uzbrukuma zonā. Bet atdrūs Ledusveči, jā. Un būs parādēs. pārmetiens, jā, nebija strērsojis attiecīgi sarkano centra līniju, kas mums tas bija, neredzēja 5. numurs Toms Vītols. Neatvainojos, Jānis Parādnieks. Jānis Parādnieks arī bija viens no pamnākajiem spēlētājiem pirmajā mačā. Nu jā, viņš arī tomēr regulārajā sezonā, skatījos, arī tomēr ir rezultīvākais Ledusveču spēlētājs. Nu, noteikti tāpēc arī ir pamanāms uz laukumu. Jā, tagad ievietiec Ledusveči aizsardzības zonā. Iemetenā mums stājās Mensens. Jā, Mensens uzvar iemetiem, viss kārtībā. Bet rīpa atgūst Ledusveči. Ārā caur otru bortu izraida, nu, te arī varētu būt pārmetēt. Nē, tomēr viens no tiesnešiem rāda, ka nē. Uzskatīja, ka varēja ripu skārt viens no patriots. Labi dziļums uzņem ātrumu. Aizsargs pieslēdzās uzbrukumam. Labi, pauzīt, mēģina atstāt ripu Folkmanim, bet Folkmans netrāpa ripu tur. Nedaudz neprecīzi šī piespēle, diemžēl, bija no dziļuma. Jā. Nesapratās savā starpā un neizdodas noslēgt zonu dziļumam. Steidz jau atpakaļ, tagad Patriot pēc ripas savā aizsardzības zonā. Jā, Šefcovs labi uzņēma ātrumu, atgūst ripu, viss kārtībā, situācija neutralizēta. Dziļums uz Reiniks. Reiniks gar bortu, nu tur plāns bija labs, bet Folkmans nebija vēl paspējis uzņemt šo te ātrumu, lai nedaudz ātrāk tiks pie ripas. Tagad Kauliņš dots uz priekšu, bet labi Švink nospēlē aizsardzībā. Viņi patraucēja. Švinka aktīvi spēlē pret Kauliņu. Ripa ir Lāsmanis, atvainojos, ne, bet Tumanovs. aktīvi notiek cita. Kauliņš arī atgūst jau tagad. Uzvedēs pa vārtiem, Ripa var priekšā nav piespiesta. Turpinās Horsts tagad arī lauku kreiso malu, mēģina atrast partneris, bet nu, labi atpakaļ piespēlt atpakaļ Tumanovam, Tumanovs aiz vārtiem. Nu, neprecīzi piespēl. Un atgūst arī Folkmans. Folkmanis, bet īstās kā ātrums, diemžēl, Folkmanim patraucēja arī nedaudz viens no galvenajiem tiesnešiem. Jā, ļoti bieži playoffos tiesneši patraucējuši, protams, neapzinā, bet brīšiem Nu, kā mēs zinām, tiesnesis ir daļa no laukuma. Tieši tā, un tas arī, kā teiks šķērs, kurš jāpārvar. Jā, Švinka meklē piespēles opcijas, atrod Miglānu, bet nu nesanāk uztvert ripu uzreiz Rāzini, tagad cīņā jau tur par ripu viduszonā. Labi, Švinka. Švinku uzņem ātrumu, atspēlē vienu, atspēlē vēl vienu. Vai būs metiens? Traucē viņu tur ļoti, bet... Piespēl jādod ir un netrāpā ripu, ja Rāsna netrāpīja pa ripu. Varēja būt ļoti labs moments jau tukšos vārtos, bet... Jā, nu tur patraucēja arī Ledusveču aizsargs. Neredzēja, kurš bija. Aizsardzē atvainojas Aleksa Pretkelis. Jā, Aleks Pretkelis. Jā, es biju domāts vīrietis, vienkārši uzvārds Pretkelis, bet... Atvainojos tos sirds, jā, viss kārtībā. Sieviete laukumā. Tas īsti kārtībā, mēs tomēr esam entuziasti hokeja līga. Katram, kuram ir hokejs sirdī, laipni gaidīt. Jā, protams, jā. Jūs šādi kļūdas būtu pieļaus hokeja līgā, nu tad, protams, būtu lielāks problēmas no sporta centra jau. Tas gan jā. Jā, bet tagad Ripa Rāzna Ripa Rāzna tālāk uz Staļūnu. Tur tāds neliels pingpongs, vēl īsti nav nevienam izdevies tādu kārtīgu bīstamu momentu izveidot. Tagad tieši kā es ieminos, metiens pa vārtiem. Jā, metiens pa vārtiem, jā, nu tāda aktīvs tiešām pingpongs notiek. Vološins nāk laukumā un Bērziņš Patriotiem pieslēdz. Te nedaudz neapmierināts viens no Patriotu spēlētājiem, kaut kādu vārdu pārmību bija ar vienu no tiesnešiem, meties pa vārtiem, garām. Jā, Treiguts izdarīja metiem visam, bet garām vārtiem atgūst Ripa tagad jau Patriot. Un tagad labi iespēja izskatīt 2-2. Paulos un Bērziņš. Un Bērziņš metiens sanācis. Kas mums ir Sprincis, jā. Ingvars Sprincis. Nu ļoti bīstams moments. Jā, bija izgājis 2-1, bet varbūt metiens nedaudz arī nojuka Bērziņiem. Nu, rezultāts paliek 0-0, 6 minūtes 25 sekundes. Pirmajā trešā atlikuši iemetiens pie Sprinča vārtiem. Jā, pie Ingvara Sprinča sargātajiem vārtiem. Uzvar iemetenā Ledusveči. Tagad jau sāk skatīsies jaunu uzbrukumu Ledusveči.
Bērziņš. Jā. Vienīgo vārtu autors iepriekšējā spēlē. Tā bija īstenos pretuzbrukums 3-1 gan Labi izlaists arī, bet nu tur nedaudz neaizsniedzās Ledusveča spēlētājs. Tagad Jā. Pavlovs. Cīņa par ripu. Īsti tāda ripas kontrolas brīdi nebija nevienam. Tagad jau Patriots uzsāk uzbrukumu. Bērziņš neuztver ripu, notur zonā Ledusveči. Jā, te arī Parādnieks. Parādnieks uz otru malu Biedrim. Biedris bīstam šādi savā zonā. Komandas kapteinis Nils Vanārs ir ripu uzbrukumu zonā, bet Agus ir Vlasmans. Tagad Tagad jau jau Folkmans Folkmanis. teica pakaļ, labi iespēja. Paspēt, tagad jau blakus viņam ir Reiniks. Jā, Bet pieslēdzies uzbrukumam. nu, tur arī Folkmans uzbrukumu zonā ir arī dziļā. Te Reiniks aiz Reiniks, vārtiem tālāk dziļumā. dziļumam. Dziļums. Ko darīt dziļums? Piet ripu gan laukums stūrī, no turienes metienu neizdarīsi, jālien ārā. Labi tiek ārā, un tagad pretuzbrukums. Parādnieks. Parādnieks viens pats, viņš gāja partners, un jau pirmais pie ripas mums bija jau Ševcovs. Tā kā pretuzbrukums nojauka Ledusvečiem. Protams, visbīstamākā ir viduszona, kur, ja kļūdās, var bīstams pretuzbrukums izveidoties. Un Un būs sako pārmetiens. Jā. Jā, tieši tā. Nu, jā, it kā deva piespēli, pieskārās, bet nebija tomēr pāri šai centra līnijai, un ir pārmetiens. Jā, bija rāsas nāk laukumā. Patriotiem Sudrabs. Nu, jā, tā kā Tā, iemetiens pie... Labs metiens! bet Un metiens bloķē. bloķēts Miglānam, vai divu metienu neiznāk. Nu, būs vēl viens pārmetiens, jā, bet nu šoreiz gan, nu tur ugunsgrēks bija neliels pie Un- sprinču vārtiem, un tad šīs laikam tomēr bija labākais lēmums. Jā, bet tiesnesis bija pacēlis roku, izsās, tas nav noraidījums. Nē, pārmetiens. Pārmetiens, viss Jā, jā. kārtībā, jā. Vēl viens iemetiens pie sprinču vārtiem. Jā, Un Staļovs atkal uzvar tāda iemetienu. paša izspēle, tikai šoreiz, nu, gan tas metiens nepagalam neizdevās. Jā, nu Miglānam 3 metieni pēc kāds nav izdevušies, visi tie bijuši bloķēti. Te uzmanīgi jāspēlē, nav 2 minūtes, tagad arī pie Ledusveči, Kaulīčs, atspēlē atpakaļ jau. Atpakaļ tagad jau lejā atkal uz Jā, kauliņu, jā. Jā, bet tā gūs ripi jau tagad jau Rāzna. Jānis Rāzna, jā. Attiecīgi laukuma malā, tur. Jā, cīņa pie borta, tagad, nu, mēģinās apsadot vārdu, bet atbruņo tomēr viņu patrioti. Jā. Notur ripus zonā mums Biedris. Labi, nospēlē, nu, Švinka vārtos, bīstams moments. Un atstāja ripu Jā, patriota aizsardzības zonu. Lasmans dos laukumā patriotiem. Pavlovs arī pievienojās. Pirms tam Pavlovam un Bērziņam bija ļoti labi izdevība atklāt spēles rezultātu, taču sprints bija vietā. Pavlovs labi spēlē, bet viņi jau tur atbruņo viens no Ledusvečiem. Pat tas bija laikam parādnieks. Un tagad arī pie Ledusvečiem. Bīstam piespaldiet rāpā arī pa Steins. Pārmetiena nav, Lasmans dots aizsardzībā, viņš pirmais pie ripas, sagūst to patriotiem. Pietur. Jā, te uzmanīgi jāspēlē, bet laba, ļoti gudra piespēle apakaļ. Sāko piespēle tagad jau uz Vološinu. Vološinu neizdevās uzstāt ripu, tagad varbūt bīstami. Steins metiens garām. Tur gan laiks paspēja arī patraucēt Alvis Bērziņš. Jā, tagad Treiguls ir ripa dziļāk uzbrukums zonā, ripa Steins. Vanaks. Jā, tagad. Uz Steins. Atbruņo viņu. Pavlovs. Palicās gaisā. Nedabū ripā ārā no zonas patrioti. Nu, nedaudz tagad tādu ofensīvu uzspēduši no savas puses Ledusveči. Bet Jā. tagad jau ripa dabū ārā daļai. Nomainās pilnībā patriotu piecinieks. Un skatīsies jau uzsākt jaunu uzbrukumu. No kļūda vēl viena. Piespēlu, bīstams metiens garām vārtiem. Reiniks. Reiniks uz Švinku. Švinku uz Folkmani. Labi uzstār piespēli. Metiens! Metiens un Sprincis! Sprincis. Ļoti labi. Nu, tēmējā attiecīgi tālajā stūrī. Tieši virs kājasarga. Tas vārdsargiem nērtais Jā. augstumiņš, bet nu sprints ir parāda, kāpēc viņš jau iepriekšējā spēlē nostāvējis sausajā. Jā. Tā kā arī viens no lielākajiem āķiem vispār jau šajā serijā Patriotu komandai. Pilnīgi noteikti. Sprincis.
Un tagad nedaudz Būrsmēl pie sprinču vārtiem. Un neizdodas izdarīt metienu Folkmanim. Jā, Folkman neizdodas izdarīt metienu vārtu priekšā. Tikmēr tiešraidē YouTube uz 30 skaitā pieslēgušies atvamies un nav uz savu video pagaidām. Tā izskatās, vai ir? Jā, forši tiešraid, paldies tiešraid, protams, pēdiņās ierakstīt. Jā, diemžēl tiešraides šodien nebūs. Jā, nebūs. Metiens! Oi, bīstami! Tur izskatījās pat, pēc tam, kad Gustavs Švinke šo te metienu atvairīja. Tur pēc tam tomēr tika ripa garām un pat izskatījās pa vārds pārlikni trāpīja. Jā, turpinās ledus sveču ofensīvs. Labi nospēlēja aizsardzībā Patriks Švinka. Kauliņš bīstam, piespēle atgūst rip, tagad jau Dziļums augstasinīgi, piespēles priekš Reinikam. Reiniks uzņem ātrumu un neprecīzi piespēle. Jā, Reiniks gribēja Švinkām piespēlēt, neizdevās, tā rip ir Jānis Rāzna. Rāzna. Sudrabam neprecīzi Salaks. Tagad Salaks, jā. Piespēles Kauliņu. Rāzna. Metiens. Garām vārtiem. Un Salaks. Rikards Salaks ar ripu. Vēl 1 minūte, 8 sekundes, atlikuši pirmajā trešajā 0-0. Labi, nomet. Metiens pa vārtiem. Garām. Daudz metienu garām. Ārta Kauliņa metiens. Kauliņš joprojām, tagad jau kaimiņš. Kaimiņš. Metiens labi bloķē Rāzna. Jaunākais. Jaunākais Pēters Rāzna, jā, tāpēc mēs daudz stāstīsim, kas notiek uz laukuma, nav video. Tagad jau dodas priekš jau Miglāts, izstāsts ir. Ja tā man redz vismaz neviļ. Jā, tas bija Miglāts. Aktīvi cīņa laukuma aizvārtiem, precīzāk jau sprinča vārtiem. Vēl pusminūte atlikusi pirmajā trešdaļā, tur gandrīz viss tests. Tur jau, jā. Jau cīnās par Trīnieks pret trīnieku tur tagad cīnās jau. Jā, gandrīz papildu laika variants mums šeit ir. Un tomēr Uzvar cīņā iznāk ārā Būrsmēl un metiens Rāznas garām ripai aizsit. Vēl viens metiens, tas tie bloķēts. Nu, tur ripi Rāznas zonā, bet tagad atgūst Lēsvečs viņa izmet ārā no savas aizsardzības zonas. Pēdējās 5 sekundes, vai vēl pats spēs uzmest pa vārtiem, varbūt Patriot, bet izstāst laikam, ka nē. Rāzs neriskēja. Pirmais periods mums ir noslēdzies ar rezultātu 0-0. Jā, esam apkārt ļoti trešajā. Esam apakaļ Mogolētas salē. 0-0 sveiks pret Patriotiem. Nu jā, vienīgie, kas tieši šādi redz spēli, tie, kas atnākuši klāt. Jā, un kā mēs dzirdam arī gan jau, kad caur mūsu mikrofoniem šeit bungas skan skaļi no Patriotu fanu puses. Bet skatāmies, Ledusvačiem arī diezgan kupls pulciņš ir ieradies. Jā, cik es sapratu, mums dzird tiešraidē, jā? Nē, tiešraidē mūs nedzird. Nē. Pēc spēles uzreiz kā beigsies, tā mūs ieliks iekšā ar mūsu skaņu kopā. Šobrīd tiešraidē ir tikai palaists it kā, kad būtu, bet mūs nedzird, diemžēl. Ne, nu uzvarim tie, Ledusvačs, ko var darīt? Biedrs arī. Nāc papakaļ Bērziņām. Jā, 0-0, viss playoff hokejs, ko var sacīt. Rezultāts arī atbilst. Klub nelaikā Vološins. Jā, Šteins atguva ripu, tagad jau parādnieks, bet kas pie rips tiks? Patrioti. Vološins, jā, Vološins tagad ar ripu mierīgi pietur, skatās, ka mēģina būt ārā, dabū arī ārā ripu no savas aizsardzības zonas, skrien pakaļ jau Bērziņš. Cīņā pret otru Bērziņu. Bērziņš pret Bērziņu.
Tad jau bija, labi nospēlē aizsardzībā Patrioti. Un tagad jau iespēja vienatnēji. Tagad, mēģinās apspēlēt 3, nē, mierīgi pietur, skatās piespēļu opcijas Mensens. Nemet parādnieks. Un nenotur Ripur zonā Vološins. Jā, un tagad pārmetiens nesako, abas komandas veids nomaiņu. Piespēlē neprecīza gan, tagad jau ar Ripu atkal Vītols. Ieraida Ripu Patriots zonā. Lasmanis pauzē, tālu Pa gaisu, tur spēle ir augsts pacelt, jā, tomēr būs super, jā. Tumānovam augsts pacelt, un būs 2 minūtes. Nē, nav bīstam spēle ar augsts pacelt, nē. Iemetēs būs vienkārši attiecīgi ledusveču aizsardzības zonā. Ja nebūtu pirmais paņēmis Ripu, tad būtu spēle vienkārši turpinājusies, bet par cik, Ripu nevar spēlēt virs attiecīgi augstāk par vārtu stabi, ja nemaldos, bija tāds bija tas noteikums. Jā, vienkārši entuziastos bija šī grūtāk komentē brīžiem nekā hokeja līga, bet tagad jau 2-2 pretuzbrukums jau metiens pārvārtiem. Tur jau viss mierīgi, tagad Folkmans atgūst Ripu. Folkmans piespēle gan uz ledusveci. Jā, uz ledusveci, bet Glusts Rips tagad jau Reiniks, tur cīņa vēl. Cīņa turpinās, jā, bet tagad Rips labi, Salaks uz Kauliņu. Kauliņš dziļāk iekšā zonā uz Horstu. Horsts pietur Ripu, atpakaļ aizsargam Vītolam, būs uzmetiens vārtiem, atpakaļ Horstam. Tur labi cīnās Patriotu aizsargs, neredzēja, kurš gan mums ir, laikam Mensens, ja nemaldos. Jā, Folkmans skrien pēc Rips, bet tomēr būs pārmetiens. Būs pārmetiens, jā. Es tā mēģinu uz lielu ātrumu sasliet, cik mums skatītāji atnākuši ir šeit vietas, kā 40 varētu būt aptuveni. Es domāju, ka 40, ka noteikti, jā, varētu būt. Un plus mīnus abās pusēs ir diezgan līdzīgi. Es pat teiktu, varbūt Patriotu pusē ir nedaudz vairāk. Jā, vēl jāņem vērā, ka katrai komandai pa 15 spēlētāji. Jā, un tagad, tomēr netiek pie Ripas Folkmanis. Jā. Zona, jāatstāj zona ledusvečiem, jā, tagad dziļums, labi diagonāli piespēle centās, un Ripa atlido pie mums pat. Gandrīz vai operatoram mūs trāpīja, kā tu mēs vispār bez video būtu. Un operators jau uzmet Staļūnam. Laka Staļūns neredzēja, kurš tas bija. Ai. Mājās. Man liekas, vispār tik Staļūns nebija tas, kurš arī mainīja Ripas virzienu, un kad no viņa arī neizlidoja ārā, tā kā operators vienkārši atriebās Staļūnam. Nebūtu kuriozi, ja mums trāpīja Ripu, tad tas būtu. Es domāju, ka tajā brīdī tas neliktos tik kuriozi, ja būsim godīgi. Es esmu dabūjis ar Ripu arī pa sevi, teiksim tā, tur, kur nav neviens aizsargs, nav īpaši patīkami. Jā, ātrums liels. Šeit mums nav tik liels kā profesionālās līgās, bet vienalga. Vienalga. Teiksim tā, profesionālie hokejisti arī, kas attiecīgi tur virslīgā vai tur NHL-ā, viņi jau visu dzīvi to ir darījuši un viņi jau zina, ko sagaidīt, teiksim tā. Viņi ir built different, teiksim tā, priekš tā, bet mums amatieriem arī, viss cieņa. Jā, Rip tagad jau būs Steins aiz vārtiem. Jā, Steins. Labi, pauzīt, meklē partners, Bērziņš ir tur blakus. Tā kā vēties Švinka! Jānis parādīs. Un rock'n'rolls. Jā, kā jau playoffā pienākās. Jā, un būs arī noteikti apusējais. Noraidījums, jā. Nē, viss ir pareizi. Attiecīgi, Ripa bija piespiest ledusvecis, viens no ledusveču spēlētājiem ieslidoja iekšā pārāk tuvu Gustavam Švinkam. Patrioti darīja to, kas ir jādara, gāja aizstāvēt savu vārdsargu. Ja arī pirmajā spēlē bija vairāki tāds rupjības vārdu priekšā, bet tas jau pieklājas playoffiem. Bet vairāk gribētu šajā konkrētajā epizodē uzteikt, uzslavas pateikt Gustavam Švinkam. Jā. Mētiens starp ūsiņām, tur pilnībā no vidus, tur vajadzēja būt vārtu gūmam, bet Gustavs Švinka glābi savu komandu. Jā, un tikmēr soļi dots Kārlis Sudrabs un Nils Vanaks. Jā, komandas kapteinis Nils Vanaks un Kārlis Sudrabs. Lielākie karsgalvi šajā epizodē, vismaz pēc tiesnešu uzskatiem. Un būs noraidījums Patriotiem. Aizturētais sots, steidzis princis, nepaspēja gan, nedaudz izkustējās, vismaz tagad, ka pēdējā laikā viņam bijis mazāk darbs. Jā. Un mums uz 2 minūtēm Patriotu rindās ja nemaldos bija par pretinieku klupināšanu, kurš mums tur dodās, neviens negrib nākt. 10 numurs Jānis Staļūns dodas. Jā. Jānis Staļūns uz 2 minūtēm noraidīts par pretinieku klupināšanu. Un
attiecīgi ledus sveči tagad nonāk skaitliskajā vairākumā. Nu, protams, skatoties uz playoff, īstenībā tā statistika ir pārāk maza, bet ja mēs skatāmies uz sezonu, ledus svečiem vairākums nebija tas labākais, tikai 8,33%, 14. vietā ierindojās viņa attiecīgi E6 divīzijā. Metiens Švinka. Jā, Salaka izpildīja. Man jau te arī YouTube arī pildu live chata komentētāji darba, jo man jau te prasa, kas te notiek uz vietas. Es uzrakstīju, ka ir nevēl tehnisks cibels, bet pēc spēles attiecīgi būs viss redzams, jā. Jā, bet, protams, arī tieši šādi cilvēki vēlas uzzināt, kas notiek. Nu, vienīgais ir Hoklīgas mājaslapā protokols. Metiens Švinkā. Švinkā cit. Jā, un skatāmies attiecīgi mazākuma izturēšana Patriotiem šajā sezonā ir bijusi ļoti laba. Otrais augstākais rādītājs visā divīzijā - 95,12%. Ļoti respektabli. Jā, Vītulam bija metiens vārtiem bloķēts tik, un Ripi tagad jau vēstures aizsardzības zonā uzsāk jaunu uzbrukumu jau Salaks. Salaks tālāk piespēl uz Kauliņu. Tas 38. Kauliņš. Jā. Kauliņš atspēlēja atpakaļ aizsargam Salakam. Tur gan, varēja arī aizskriet jau, tur gan drīz vai ir Bērziņš. Jā, tur arī būtu 2 minūtes uzmanīgās par Patriotam jau taisnēs, kas mazākums vēl minūtes. Vītols dziļāk zonā. Jā. Atpakaļ Vītolam. Vītols uzmetēs pa vārtiem, centās tur jau bija gatavs pielabot šo te metienu, kurš mums tas ir neredz īsti. Šefcovs tieši ar nulli tā kā aizmet Ripu prom tālāk. Nav vārtu gumums! Šefcovs izsad nospēlēsacībā ar nulju. Nu te bija jābūt vārtu gumam. Tukši vārbi, bet aizsardzība. Edgars Igors Šefcovs izsad nospēlē nulju, nobloķē metienu, tā kā viss ir kārtībā. Nu, hokeja dievi šodien noteikti stāv blakus pagaidām Patriotiem. Pagaidām noteikti, jā. Redzēsim, cik ilgi viņiem šīs te veiksmes būs, un jāsāk ir pelnīt savu veiksmi. Jā, bet, viss vairākumu tūs uzbrukums Tās gan, jā. Bet Švinka atgūst. Patriks Švinka nedaudz pieturī, piegūst vērtīgas sekundes. Bet Folkmans tos priekšu. Protams. Jādots ir uz priekšu, jāuzmanās, tagad jau parādnieks, Parādnieks. iet uzbrukumu zonā. Labi pauz, labi apspēlē viņš tagad Šefcovu, parādnieks tagad aiz vārtiem, pats notur jau kāds. Meklē piespēļu opcijas, jā, padod ārā un metiec. Metiec garām vārtiem. Jā, tur man liekas rikošets, un tad attiecīgi tā arī palidoja garām, tur bursmā, tur kādam trāpīja. Jā, tagad parādnieks arī. Parādnieks mierīgi pietur. Laba piespēle, bet tur nolas šo situāciju Patriota aizsardzība. Bērziņš. Labi nospēlē Patriks Švinka, un vai steigsies nomaiņa, jā, Folkmans nomainās. Daļai nomaiņa Patriotiem, protams, visi nevar skriet, tomēr otrais periods, tālais soliņš, jābūt uzmanīgiem. Bet skaidrs mazākums izturēts. Un Vītolam neizdodas uztvert ripu un būs pārmetiens. Jā, vairākumā. Tagad jau būs iespēja Patriotiem tagad izlīt kādu metienu beidzot svārtiem. Jāpaskatās, kas mums te ir tiešraidē. Metiena attiecība ir 6-6, kaut gan ļoti interesanti. Lai gan Latvijas sveči visu laiku, gan arī uzbrukumā, bet metiena attiecība vienāda. Imtienas arī 7-9 par labu Latvijas svečiem. Bet uz Imtienu Patriot, bet Rīpa izslīd ārā uzbrukumu zonas. Jā, tikmēr jau, kā var redzam, arī noraidījums ir beidzies attiecīgi... Patriotiem? Jā, Patriotiem. Neatceros, kas mums tur bija aizgājis sēdēt. Staļuns, jā, pareizi. Iglāns atgūst Rīpu. Uzņem ātrumu. Uzņem ātrumu, laukumu labo malu. Labi, izstādos centru, metiens, Princis! Neizskatījās, gan pārāk spēcīgs šis metiens. Galvenais bija uzmanības pa vārtiem, var jau tur jau arī, bez metieniem pa vārtiem attiecīgi tu spēli neuzvarēsi, vārtus negūsi un, varbūt cerēja uz atlēkušo Ripu, bet Ingvars Princis attiecīgi Ripu tver, patur pie sevis un iemetiens tagad jau pie viņa vārtiem. Imtienam mēnesēns būs Patriotiem. Un Nils Vārnāks Latvijas svečiem. Uz ar Imtienā Latvijas sveči. Jā, tagad jau Ripa ir Petkelis. Un tad tagad nedabūja pārā no zonas. Patrioti, jā. Presē uzmetēts pa vārtiem, tur gan iesprūst pa vidu. Netiek tā līdz Princim. Petkelis piespēle uz, kas tas mums ir, uz Zitānu. Zitāns joprojām ar Ripu. Tagad jau Rips kontrol Patrioti, Bērziņš, tur gan jau paspēja pieslēgties Bruno Treiguts. Nē, centās tālu diagonāli piespēle uz otru malu, bet tiemžēl trāpīja pa Mencēnu. Zonas pārkāpums nevar, jāiziet visiem ārā un būs pārmetiens. Jā, vēl viens pārmetiens Latvijas svečiem. Ļoti daudz pārmetiens kaut kā pagaidām šajā spēlē, vismaz noteikti izteikt otrajā periodā. Jā.
Ir diezgan. Bet, Nāk laukumā, attiecīgi Ladus Večs nevar mainīties. Patriots sūta savu pirmo maiņu, Švinka, Reiniks, Folkmanis. Kopā ar Dziļumu un Šefcovu. Sadzībā. Jā, Folkmans regulārā sezonas beigās jau atgūta tādu savu rezultātu, bet Dziļumam Starp abiem aizsargiem. Nu, tad citreiz šitā iemetienos gadās. Oi, bet tagad jau Vanaks arī iet zonā, izvar metiet, tas ir bloķēts. Bloķēts. Šefcovs. Šefcovs pa otru malu uz Reiniku. Reiniks atpakaļ uz Šefcovu. Saka jaunu uzbrukumu tagad labi. Švinka, nu tad nesarāds reiz apstrādāt ripu. Jā, Vanaks ir mēģināja apturēt, un tagad jau atgūsim Vanaks dots uz priekšu. Vanaks metiens! Un vārtu nav! Vārtu staps! Izskatījās, ka neredzēja īsti metienu Gustavs Švinka. Jā, tur zem aizsarga aizsarga. Divreiz man vārdu kaut kādu brīnumu. Un Ivo Reiniks metiens! Tagad gan piespiež ripus Princes. Jā. Nu, divi ļoti bīstami metieni no abām komandām, no aizsarga. Nu, šajā gadījumā Švinku glāba vārtu staps. Jā. Nu, spēle paliekam vien karstāk un karstāk. Jā, nu, sajūta, ka būs ļoti līdzīgs pirmās spēles scenārijiem, ka būs maz rezultatīva spēle. Nu, pagaidām tā noteikti izskatās, jā. Pagaidām, jā, nu, vairāk kā pusspēle aizdēs ir 0-0 rezultāts. Spēles Ekvators jau ir bijis sasniegts. O, labi, nesanāca Rāznam junioram tomēr uztver tripu. Bet tagad atgūs ripu Rāznā, laukumu kreiso man labo pusi, Rāzna labi, jā, Staļūnām un neprecīzi. Jā. Salaks uz Horstam, kad tur patraucēja. Te uzmanīgi jāspēlē vidzonas, viens bija pagriezis muguru, tieši viņam bija piespēle. Tumanovs! Ui, pauz, metiens garām vārtiem. Garām vārtiem un epizodu vēl nav beigsies, un Gunsgrāks vēl nav nodzēs. Bloķēts, tur pašaizliedzīgs spēlē. Tukšie vārtiem meties garām vārtiem, rip ir pie Švinkas. Vai Nu tā jā, bija droši virpuls var, priekšā bija Ladus Večiem. Droši paliek, Gustavs Švinka tomēr ripu piespiež, ļauj nomainīties saviem spēlētājiem, bija šī nomierināt. Nervos spēlē, komanda izpildījumā, klāt sakot, vairākas kļūdas. Nedaudz kaut kur arī uzmanīgāk nospēlēt, neriskē tik daudz. Bet, protams, spēles likme ir ļoti liela. Protams, īpaši jau patriotiem. Jā, nedrīkst zaudēt šo spēli, jau vēl grib turpināt šo sezonu. Neizdodas tomēr uztvert ripu Mencēnam. Ja pēc tam Alus Bēziņš bija krits uz laukuma, pazaudīja laikam līdzsvaru. Atgūst, bet labi, Lasmans nospēlēja ripu, tagad labi Švinka piespēlēt tālāk jau. Vološins. Jā. Ripu piesādās Bērziņš. Un tagad jau steidz pakaļ ripai Bērziņš savā aizsardzības zonā. Lasmans atgūst ripu, labi. Un tomēr pārspēja Vanaks tomēr nospēlēt, jā. Nu, bet arī patrioti, ja kaut ko mēģina uzbrukt, jau kaut kādu momentu, jau pusmomentu veidojas lēnām. Vajag. Bērziņš pagājušās spēles vienīgo vārtu autors. Jā. Tiešās neatceros, kā tie vārti gūti. Tas vēl bija tieši pirms nedēļas, bet nu kaut kā atmiņa vairs nav tik labi. Piespējams, jā, kā saka. Gadi iet priekš, protams, bet tagad jau Vološins, jā. Vološins centās izspēlēt uz priekšu pārniekam, bet tur viņam traucē. Kurš tas mums ir Steins? Tagad jau Vološins ieraid ripu zonā. Tas teica jau Mencēns. Un neatgūst jau Horsts piespēlēs uz Steinu, jā, piespēlē uz Steinu. Nu, tur Steinu jau sagaida Vološins. Nu, šeit arī Šefcovs varēja labāk nospēlēt. Viņš varēja pirmais piespēlēt, bet arī ir pie Švinkas, jā, viss kārtībā. Jā, tomēr. Pirmajā brīdī izskatījās, ka Švinka nebija īsti pārliecināts, kur ripa ir palikusi, bet, nu, tomēr pamana, piespiež un iemetiens sev pie patriotu sargātajiem vārtiem. Jā, tikmēr tu, Mārtiņ, droši runā, tikmēr es čatiņām jāuzrakst, jāpaziņo faniem, kas notiek šeit. Vītola metiens, Švinka. Tu droši, jā, izpildi. Mēs darām, ko mēs varam, un attiecīgi, nu, tad tagad mans komandas kolēģis Raimonds piesādzās nedaudz YouTube live chatam, atbild, kas šeit īsti notiek, un tagad jau dziļums Folkmanim. Folkmanis ieraida ripu dziļāk zonā. Tur gan jau Vītos tomēr pirmais paspēja no Švinka piesādzās, labi, pietur ripu, piespēlēs ārā uz Šefcovu, jā, Šefcovu metiens bloķē Horsts. Ripa kādreiz pie mums tika, bet, nu, labi, viss. Dabū ripu arī ārā no savas aizsardzības zonas Ladus Večs, nu ļoti pašaizsardzīgi spēlēja Horsts. Labi spēlē, jā. Nedaudz patrioti tagad aktivizējušies pēdējā minūtē. Pilnīgi noteikti, jā.
Un vēl nedaudz vairāk par 2 minūtēm otrajā periodā. Gustavs Vanaks. Jā, bet Ripī arī tagad Reiniks. Oi, labā Labi stabila pret iespēja Viesa tagad. Folkmani! Un... Metiens vārtī! Ivo Reiniks! Jā, tavs šovs gūst vārds vies, bet tu Patrioti izvirzās svadībā ļoti spēcīgi plaukstas metienu. Vārdu tālē augšajā stūrī pārspēju Ingvars Princes, Jā. 1-0. Pirmo reizi šajā sērijā kapitulēja arī Ingvars Princes, bet ļoti spēcīgs, ļoti precīzs un netvarams metiens Ivo Reinika izpildījumā. Nu ko, Patrioti vēl nav nekur padavušies. Jā, tikmēr paziņoja tie, kas vēl 29 cilvēku YouTube pieslēgušies. Paziņoja, Kas gaida updates, jā? Jā, gaida updates, kaut kas vai sotīts, tā kā ir jāpaziņots. Ir viss kārtībā, 1-0 Patrioti izsās vadībā. Minūte 50, vēl 2-3 mums atlikusi. Jā, bet nu noteikti neteiksim to, ka spēle galā vēl vesels minūte 40 šajā periodā un vēl viens periods mums vēl priekšā, tā kā nekas vēl nav beidzies. Aktīvi pret viņu labi izcīna Ripu. Tas ir, kurš ir Rāzna. Rāzna jaunākais metiens. Visos metiens, jā, bet metiens ir bloķēts. Un tagad jau Ripa ir jau Vanaks, bet atgūst tagad Sudrabs, jā. Jā, paspēja tomēr Sudrabs būs pirmais aizsardzībā atpakaļ Petkelis. Aleksa Petkelis piespēle tālāk uz Zitānu. Zitāns notur Ripu zonā. Bet tagad jau ar Ripu Staļuns. Staļuns mierīgi pietur Ripu, cenšas nosīt viņam šī te piespēle, gandrīz varēs bīstams sanākt. Pēdējā minūte tagad sākusies ir otrajā periodā un... Būs pārmetiens? Jā, būs pārmetiens tomēr. Jā, nu, mums te blakus atrodas Patrioti līdzjūtēji. Es viņus labāk dzirdu, tā kā tev, Mārtiņ, brīšiem tagad jau. Man varbūt paslēgt tev skaļāk šitai tajā visā tehnikā, ko... Bišķī pieslēgt, jā. Bišķī, jā, nedaudz. Bet, nu, ļoti labi, attiecīgi, nu, fani ir iekarsuši. Beidzot, viņas komanda ir guvusi vārds šajā sērijā, ko viņi jau noteikti gaidīja pirmajā spēlē. Jā. Nē, izdodas tomēr piespēle padot metiens arī neizdodas. Tā Ripa kaut kāda nepaklausīga šodien tiem visiem spēlētājiem. Jā, varbūt kaut kas vēl lēt, bet, nu, nelēt skautāt šeit ļoti labi, mogo lēt skalētē. Miglāns, labi, jau tagad Staļuns gar pašiem vārdstābu, gar pašu vārdstābu. Rāzna juniors. Labi, piespēle! Garam vārtiem, arī pats saķer galvu uzreiz Staļuns. Ļoti fantastiski iespēja bija Staļunam, bet tu garām vārtiem. Jā, ļoti aktīvs cenšas Patrioti pēc pirmiem gūtiem vārtiem. Horsts mēģina doties priekšā Lasmani. Lasmans ātrāks, bet te uzmanīgās vēl 10 sekundes. Ja uzmanīgi, nu tur vajadzēja varbūt tomēr piespēli padot. Jā, kas mums te Jānis Rāsna gulās laukumā, vēl 3 sekundes, 2-1. Otrā, trešā noslēgusies viens, bet tur tā uz robežas, bet atvainojās uzreiz, un otrais periods mums ir noslēdzies. Mainieki Patrioti vadībā 1-0. Jā, tiekamies pēc maz pauzītes. Esam apakaļ Mogulāts salē, tūlīt sāksies trešā rezultāts 1-0 Patrioti labā. Jā, otrajā periodā attiecīgi Ivo Reiniks uzņemot Ripu viduszonā
Arī pieslēdzies jau uzbrukumam, bija viņam kopā ar viņu Artūrs Folkmanis, bet nu tur ļoti precīzs, ļoti spēcīgs ripas raidījums tālajā vārtu devītniekā un atklāja šīs spēles rezultātu. Jā, tagad jau Mencēns iemetienā pret Tumānovu. Es teikšu godīgi, nu jau es arī labāk dzirdu pāris paliekas nekā tevi. Es tev vajag skaļāk uzslēgt nedaudz. Jā, es jau to arī izdarīju. Te krīt mums Vološins, bet tagad aktīvi cīņa par ripu notiek laukuma malā. Trāpa par tiesnesi vienreiz, otrais, meties pa vārtiem, garām vārtiem. Kauliņš dziļāk zonā, Salaks steidz pakaļ. Tur, kad jau ar rips kontroli ir Patrioti, Pavlovs tālu diagonāli piespēle uz Bērziņu. Jā. Rensants, ne, tomēr pirmais pie ripas ir Vītols, labi nospēlēja aizsargs. Jā, Horsts tālāk jau Kauliņam. Horsts otru ripu uzbrukuma zonā ir ar to dziļāk, bet ripa atstāja laukumu. Jā, ripa atstāja laukumu, iemetiens būs pie Gustavs Švinks sargātajiem vārtiem. Mainas sastāvu abas divas komandas. Nu, kas tev tur labs YouTube live chatā? Uztur kontaktu, jā, ar mūsu līdzutējiem. Pagaidām, jā, 24 cilvēki vairs te palikuši. Bet, ne, nu, protams, Metiens bīstam, jā, tur jau ripas kontroli likās, ka ieguva Folkmanis, bet noslīd tomēr. Tagad jau Švinka labi uzņem ātrumu. Švinka Tiek garām Folkmanis. Pagājis piespēlē, nu, tur... Reiniks tagad pieslēdz uzbrukumā, viņš ripu, viņš krīt. Tur gan bija jābūt piespēlē ar roku, jo Patriks Švinka aizskāra ripu. Jā, bet tiesneši šo klusē. Tagad dziļums, ļoti labi nospēlē, Folkmans pareizā sezonu. Šeit izpēskaties ripē, tā būs aizmūs situācija. Bērziņš uz Vītu, nē, uz Parādnieku. Jā. Šteins, nē, tomēr, nu, kā apspēlē, bet pazaudēja ripu, tur jau dziļums bija pirmais. Tagad atkal Bērziņš ar ripu, slidojas saviem vārtiem. Sāks jaunu uzbrukumu Ledusveči, labi uzņem ātrumu Bērziņš, ripu dziļāk zonā. Netiek tomēr pie ripas Ivo Rēniks, tagad jau Aleksa Petkelis. Labi, Rēniks sākusi, vai neprecīzi piespēle? Neprecīzi piespēle, nolas situāciju tomēr. Jā, neprecīzi piespēle. Nolas tomēr situāciju Petkelis, tagad Rēniks. Vēlreiz iet uzbrukumu, metiet Surāci, metienu. Sprincis, Ingvars Sprincis vietā. Un raida pāri visam zonam. Nē, tomēr spies iesaistīties spēlē Gustavs Švinks, skatīsies kā metiens pat pa vārtiem. Jā. Vēl arī būs atnākuši no Un ripa. Atstāja laukumu. Atstāja laukumu, jā. Rāzum centās gar bortu raidīt ripu tālāk savam maiņas partnerim, bet beigās pat kā tik netrāpīja kādam uz soliņu savam no savas komandas. Jā. Bet arī mums no Patriotu otrās komandas Edijs Marcinkevičs ieradies spēli viņu komandu pirmais vārdsargs. Viņa ceturtdien būs otrā sērijas spēle Daugavas skolai. Tā kā, jā, ļoti daudz cilvēku atnākuši uzvariem, tagad jau Patriotu Miglāns dos priekšu. Miglāns labi. Ar Rāznu jaunāko. Pazaudē ripas kontroli, tomēr Miglāns. Un tagad jau jāsteidz ir atpakaļ aizsardzībā. Vanaks. Labi pauze, bet labi nospēlēja Rāznu jaunākais. Un tagad jau atkal uz otru pusi. Jā. Staļuns! Labi, uzsit ripu uz priekšu, labi. Piespēle, labi, piespēle, Miglāns! Ai, Sprincis un ripa atstāja laukumu. Ļoti bīstama situācija. No vienas puses uz otru pusi atkal. Nu, bīstami, bet rezultāts paliek nemainīgs. 1-0 par labu mainiekiem. Jā, es vēl biju pasties jūtbēms arī Vilku Midzens, jauna hokeja atbalstītāja grupa ieslēgusies. Nu, žēl, jā, nu, spēle būs pieejama tikai atkārtojumā. Nu, spēle varēs redzēt tāpat tās. Spēle varēs redzēt, jā, protams. Nu, ja būs labs Patrioti, tad, protams, skatījumu būs daudz. Tagad bija īstā noteikti cīņa par 3 spēlētāji, bet tad būs ripa tagad jau Lasmanis. Tagad jau ripa, nē, tas bija Biedris. Vološins, labi piespēles priekš Bērziņam. Bērziņš laukumu labo malu, izpēles pret uzbrukums 3-3. Bērziņ metiens garām vārtiem. Pavlovs, Bērziņš. Labi, pauze ir dziļāk uzbrukumu zonā. Mencāns. Mencāns, jā, Mencāns ar Bērziņu cīnās. Pavlovs ar rips kontroli tagad. Pavlovs, labi, tagad jau Bērziņš. Neizdosim izdarīt ripā no aizsardzības zonas. Tagad Lasmanis, tālāk jau piespēlē Bērziņā. Metiens garām vārtiem. Pavlovs. Pavlovs, mēģina piespēlēt Mencanam. Mencans neprecīzi piespēlē pakaļ jau Pavlovam. Un tagad labi Šteins, Šteinem iespēja aizskriet, bet nē, tomēr paspēja atpakaļ aizsardzībā Lasmanis.
Jā, Vološins piespēl uz priekšu. Jā, Tomēr nevar apspēlēt Salaku. Tagad Reiniks atkal jau. Jā, viņam tagad parādnieks atgūst ripu jau ledusvečiem. Nu tad viens, tad otrs, tad visu laiku tā rips, un tomēr zonas pārkāpums. Zonas pārkāpums, kāds bija pasteidzies. Nu, ja Jā. pagaidām, ja šī spēle tad šāda arī beigsies, rezultāts 1-0, sērijā rezultāts būs izlīdzināts 1-1, un nākamā spēle attiecīgi Daugavas ledushalē jau pēc 2 dienām, 28. februārī. Jā. Tā būs vēl 22:00, ja es tā. Jā, 10. vakarā attiecīgi. 26. datumā, tas ir attiecīgi 4. vakars, 10. Nu, es domāju, ka ja tā būs arī, ja tā arī notiks, ja mēs tiksim līdz 3. spēlē, izšķirošajai, es domāju, ka nu, noteikti nevienam baigi gulēt negribēsies iet laicīgi un būs gatavi pasēdēt nedaudz augšā un paskatīties labu hokeju. Jā, bet tikmēr mēs bijām palaiduši garām, ka pusminūtes pārtraukums ir. Jā, pusminūtes pārtraukums palūguši, ja es nemaldos, bija Patrioti. Jā. Nedaudz varbūt atpūtināt savus top spēlētājus. Nu, tagad ir, var redzēt, trešo periodu. Nu, ledusvečiem arī tomēr šī spēle, viņi arī vēlās šo te sēriju jau pabeigt šodien, tāpēc arī var redzēt, ka viņi ir palikuši nedaudz aktīvāki. Jā. Nu, vienīgi trešā spēle, tad jau tā būs jau gan ledusveču mājas laukumā jau. Iemetinās Švinka pret Tumānu. Švinka uzvar Švinka iemetīja. uzvar. Nu, tur tā, jā. Ļoti grūtai 50-50. Uzvarēja draudzību. Lai gan, nu, šodien laikam draudzība te nekāda nav. Nē. Salaks. Salaks Reiniks labi nospēlēs atzībā ar 0. Salaks tagad jau spies atgriezties savā aizsardzības zonā. Folkmans tur viņam neļauj. Kā no viegli uzsākt nekādu uzbrukumu. Vītols piespēles priekš uz Tumānu. Šercovs labi nospēlēs, bet O, jāatgūst tagad jau atkal Tumānos ir ripu. Salaka metiens! Bīstam un ripa nav vārtos. Bet atvaira to Gustavs Švinka. Un tagad jau Patriks Švinka dodās uz priekšu. Pazaudēja uz brīdi rips kontroli. Jā, un uz to īso brīdi, tad, kad viņš pazaudēja rips kontroli, diemžēl, nu tur. Folkmans jau bija zonā. Jā, un zonas pārkāpums. Jā, pats Folkmans arī apzinās, ka ir iegājis jau zonā ātrāk, bet veic nomaiņu abas komandas. Jā, tagad stājās iemetenā mums Staļuns pret Cepli. Ripu sudrabs. Labi tālu piespēles priekš, bet neprecīza. Zitāns, jā, tur atcitās par viņu. Jā. Cīņa vidus zonā. Sudrabs. Nu, te pagaidām es jau kādu labu laiku visu laiku tikai cīņu visu zonā. Tagad Patrioti iegūšu ripu. Staļuns piespēlē gan neprecīzi uz Rāzņu junioru. Noslēdz zonu, jā, mums Sudrabs. Un šeit jūs nesako, jā? Nesako, bet uz noteikumu robežu. Uz robežu, noteikumu pārkāpumu robežu. Sudrabs, dziļāks zonā, Rāzna. Rāzna labi aiz vārtiem, meklē piespēli uz Miglānu. Miglāns. Pāri vārtiem. Ripa ir jau piesprinča. Jā, nu tāds viegls uzmetiens vārtu virzienā. Ļoti augsts šis metiens, pilnīgi ar izstiept roku uz princi. Šo metienu tomēr skāra. Un ripu piespiež. Nu, maiņa sastāv mums abas komandas. Skatāmies, nāk Mencāna trīnieks, ne, bet piecinieks pret Vanaga piecinieku. Mums ir iemetenā Patrioti. Tur ripa zonā. Dziļāk zonā ieraida to Bērziņš. Pirmais jau būs Jākavs Biedris tomēr. Bet Mencāns atgūst labi, visu aktīvi metiens, jā. Vološins. Neuztver tomēr, jā, piespēli. Pārtraucēja viņam tur. Pavlomam patraucēja. Un tagad jau steidz pretuzbrukumā ledusveči, Bērziņš. Jā, bet labi Vološins piespēle. garām ar tiem neizvās izdīt metienu steinām. Tur traucēja, jau paspēja bija atgriezies arī aizsardzībā viens no Patriota aizsargiem. Vairāks labas filigrāni piespēle. Jā, bet neizdevās, jā, izdarīt metienu. Vološins. Mainās Patrioti. Nāk ārā Patrioti pirmais piecinieks. Jā, mums līdz ledus laukuma beigām mazāk 8 minūtes atlikušas un līdz spēles beigām 5:40 sekundes. Nesaka vēl gluži līdz spēles beigām, nesaka hop. Nesaka hop, jā. Līdz trešās beigām. Tieši tā. Un tagad jau var aizskriet uz priekšu. Nē, tomēr pirmais pie ripas ir Nils Vanaks. Piespēlē Tomam.
Vitolam, kurš uzņēma ātrumu, ieiet Patriota aizsardzības zonā, tur, kad viņu atbruņo. Jā, Ševcovs atpakaļ jau piespēlē Švīkam. Švīkam piespēlē tagad Reinikam, nu nedaudz jāskrien. Reinikam jāpaskrien, jā, tagad jau pēc tās teica arī Salaks, bet... Nē, tomēr neuztvēra ripu uzreiz Reiniks. Kaut kas tur nedaudz samisējās un ar rips kontroli jau ledus veči, bet arī neprecīzi piespēlē atpakaļ, tagad jau atkal Patriotiem dziļumam. Jā, dziļums piespēles priekšu, tur jau Folkbats, tagad pirmais pēc simts blakus ir Reiniks. Un piespēles Reiniks neizdodas metiens. Jā, neizdevās, bet bija labi Folkbats. Varēja jau dubli 2 uztaisīt, bet nu tomēr ne šoreiz. Ne šoreiz, tagad jau Švinka, tālāk piespēles priekšu, tā grib atgūst Horsts. Horsts atpakaļ dziļāk zonā. Bet arī tagad jau Dziļums. Jā, dziļums. Dziļums gar bortu centās ir ārā. Vai Salaks gan. Reiniks, un visos Un metiens. Švinka, jā, ripu tver. Patur pie sevis un tagad jau kārtējais iemetiens pie Gustavs Švinks sargātajiem vārtiem. Jā, uz 4,5 minūtes atlikusi trešajā trešdaļā. Jā, rezultāts joprojām 1-0 par labu mājiniekiem. Kārtīgs play-off hokejs. Protams. Uzvaram tie Patrioti. Tagad ir vecākais seniors Rāzna. Labi, apspēlē jaunākais. Miglāns ar Rāznu, bet Zonas pārkāpus un nesapratās savā starpā Rāzna ar Miglānu. Miglāns jau it kā izties, ka bija uzņēmis ātrumu. Rāzna skaisti apspēlēja, protams, jā, un gribēja turpināt savu šo te reidu, bet Miglāns bija iesadojies, gribēja, jo viņam par cik ātrums bija, gribēja uzsvert ripu, ieskriet iekšā, bet patraucēja viņam nedaudz Rāznu juniors un, zonu pārkāpums. Neko darīt. Jā, tagad Staļūts Cepli iemetienā būs. Staļūts uzvar, bet arī tagad būs tomēr ledus veči. Klubu Rāznu juniors šeit otrā pusē, klubu arī otrā pusē, tad 2 spēlētāji. Tagad jau piespēle uz Rāznu. Rāzna. Piespēlē uz Staļūnu, Staļūns atkal ar ripu, piespēlē Rāznam, laba saspēle, laba piespēle uz Miglānu. Miglānu metiens, Sprints. Un tagad jau pretuzbrukums. Neizdevās trāpīt pār ripu biedriem, jā, un tur piespēle bija nedaudz pat tālu uz priekšu. Agūst ripu tagad Miglāns, tagad Rāznam, jā. Rāzna pret Vanagu. Jā, un Vanags pārāk šajā duelī. Atgūst ripu savai komandai, uzsāks jaunu uzbrukumu. Nav starp piespēli Ceplis. Miglāns. Mansonam neizdos piespēlēt, tā bija bīstams, bet uzbrukums varbūt, jā. Ceplis labi uz Steinu. Steina metiens. Un Švinka, jā. Arī pēc vārtiem notiek aktīvi cīņa par to, tagad jau atkal Steins. Bet labi nospēlēt last jau. Beidzam jau skrien, tagad, ja paskatīsies, redzēs, ka Pavlovs arī pieslēdzies, Pavlovs ar ripu. Pavlovs, labi, pauze. Domāju, arī vēl laiks šobrīd Patrioti. Nedaudz noteikti, es domāju, ka jā, pilnīgi noteikti. Viņiem tas šobrīd nāk tikai vienīgi par labu. Bērziņš. Metiens pa vārtiem. Garām, tas ar tie bloķēts. Salaks. Salaks pietur ripu, piespēlē tālāk uz Horstu. Horsts labā ātrumā centās jau tur 2 apspēlēt, bet tomēr tiek ar viņu galā un tagad jau pretuzbrukums. Mansons. Mansons, tur aizmugurē Bērziņš, bet Mansons pats arī ir dziļāk zonā. Es domāju, tas vairāk bija arī tāda laika vilcināšana šoreiz, bet tagad Pavlovs labi spēlē, jā. Kauliņš iegūst ripu cīņā pret dziļumu tagad jau. Ja tagad Patriotis vēl izteiktāk aizsardzības hokeja pēdējās minūtēs. Bet arī atgūst Manovs, tagad viņš iet uzbrukums zonā, lūgu kreiso malā, pauze. Labi nomāra, un metiens! Švinka atcit, jā, arī tagad Pavlovs. Ļoti bīstam, un nedabū arī ripārā no zonas Pavlovs. Tagad izstāst, ka rips kontroli iegūst Bērziņš, arī noslēdz zonu Horsts. Horsts noslēdz zonu, jā, tagad jau Ševcovs ar ripu, labi piespēl pakaļ Švinkam. Un komandas kapteinis izdara to, kas komandas kapteinim jāizdara. Dabū ripārā no zonas, vienīgais gan ar pārmetienu. Jā, minūte 54 sekundes, 1-0. Un cik mums tad palicis vēl līdz ledus laika beigām? 3 minūtes. Jā, 3 minūtes. Un tā kā iespējams, ka visu laiku varēs nospēlēt. Visu laiku iespējams, ka varēs izspēlēt. Jā, bija vienīgi, protams, ledus veči neizlīdzina rezultātu, un tad mums uzreiz sako pēcspēles metienu sēriju. Jā, kas nav es jau, protams, vēlētos to redzēt, kā jau katram hokeja fanam patīk šī te. Jā, pēcspēles metieni, tas jā, bet... Saldējs ēdiens. Saldējs ēdiens, jā. Bet es domāju, ka Patrioti to noteikti šodien nevēlas redzēt, un Patrioti fani.
To viņi varbūt labāk trešajā spēlē grib piedzīvot. Jā, nu, ļoti iespējams, jā. Bet tas arī, jā. Tagad Švinka, labi uzņēmis ātrumu, apspēlē vienu, apspēlē otru. Švinka, labi pietur, metiet! Pauzēties un Rip ir piesprinča. Princis! Jā. Nu ko, ļoti emocijām bagāts hokejs pagaidām. Ļoti, jā. Mainas sastāv arī tāda neliela laika vilcināšana no Patriotu puses. Jā. Kaut gan šeit mums nav pulkstenis, jā, cik ir laiks, protams, ir dažās salēs, kur dažās salēs. Es domāju, ka Patriotu treneris gan jau kad arī ļoti labi zina, cik ir vēl līdz ledus laika beigām, jā. Sudrabs labi dos līdz časai Ribu zonā. Rāznāru juniors. Rāsni juniors piespēl tālāk jau uz Miglādu. Miglāds laukumu labo malu. Labi, Miglāns labi pietur, centās piespēlēt uz vidu atpakaļ Rāznam, bet neizdevās, bet saglabā ripu. Rāzna vecākais, Rāzna uz Rāznu. Gote Bīstovs rikošēt, tur tāds atklāsošā arī bīstam bija, bet neizdevās izdīt metienu jau Staļunam. Sākās pēdējā minūte trešajā trešdaļā. Jā. Pēdējais laiks kaut ko vēl labot šajā spēlē ledusvečiem. Jā, bet tagad jau arī Steins. Steins cīņā pret Rāznu. Rāzni uzvar šo divu cīņu. Jā, Sudrabs gar bortu ārā uz Miglānu. Miglāns pret Vītolu. Piebremzē. Un labi piespēl. Neuztver ripu. Jā, Staļuts neuztver ripu. Labi, pēc un Reiniks uz Miglānu metiens. Tur bloķēja Vītols, izskatījās pusminūte vēl palikusi. Pusminūtes Sudraba raidīja uz garām vārtiem. Un ripa atstāja. Jā, tur laiks. 25 sekundes vēl atlikuši trešajā trešdaļā. Trešajā 25 sekundes un ir mazāk par minūti leduslaiks palicis. Jā, tā kā izsās, ka paspēs visu laiku iespējams nospēlēt. Nu, redzēsim, cik ātri nostāsies iemetienam. Jā. Švinka uzvar uz iemetienu. Ļoti labi nospēlēja Švinka iemetienā, atgūrīja, pasaka tālāk priekš, izdarīja metienu. Jā, vēl viens iemetiens, 20 sekundes palikuši. Švinka iemetienā. Uzvar vēlreiz, viņš gandrīz izdarīja vēlreiz metienu. Vēlreiz to pašu gandrīz izdarīja, jā. Švinka tagad joprojām ir rips kontroli. Vēl 12 sekundes. Un tā ir uzvara Patriotiem. Būs mums Game 3. Jā, būs no trešā spēle ceturtdien. 1-0 sausā uzvara. Nu ko, 1-0 iepriekšējā spēlē par labu ledusvečiem, 1-0 šajā spēlē par labu Patriotiem. Redzēsim, ko mums rādīs trešā spēle. Jā, nepacietīgi gaidīsim ceturtdien Daugavas ledus halē. Mums bija 10. vakarā, jā? 10. vakarā, jā. Nu, es domāju, ka šāda aizraujoša hokeja pilnīgi noteikti ir vērts palikt tik ilgi augšā. Jā, un arī Patriks Švinks pēdējās 20 sekundēs izcēla nospēlēja. Nu, šeit kaut kāds adrenalīns jau bija, viņam arī uznāca. Protams, un pasakās arī saviem faniem Patrioti. Jā, bet tikmēr otrā Patriotu komanda spēlēs ceturtdien. Nu, ko skatāmies, atradās komandu kapteiņi no galvenajiem tiesnešiem. Atradamies arī mēs. Ar mani šodien kopā bija Raimonds Balodis. Jā, man blakus bija Mārtiņš. Kā bija? Jansons. Pirmā spēle kopā. Pirmā spēle, kā viss kārtībā. Jā. Nu ko, paldies, ka bijāt šovakar kopā ar mums. Tiekamies nākamreiz. Jā, tā.